sāk, un pēc tam. Nu, labdien visiem šodien mūsu biznesa webinārā. Šodien mēs šajā prezentācijā parādīsim, kādas iespējas ir, jo iespējams tu strādā šobrīd kādā darbā, neesi varbūt tās īsti apmierināts, bet vēlies tomēr izaugsmi, savu personīgo izaugsmi gan biznesā un meklē kādas jaunas iespējas, jo iespējams arī vēlies saņemt kādus papildus ienākumus un esi arī gatavs jauniem izaicinājumiem. Bet parastajā darbā parasti ir šie griezti. Tev ir jāstrādā noteiktas darba stundas, noteiktas dienas darbā, bet īsti meklē tomēr esi atvērts arī šīm jaunajām iespējām. Un domā, jo arī piedāvājumi ir daudz, kādas tad vispār ir priekšrocības. Un īstenībā mēs visas meitenes, kas ir nonākušas, ar ko mēs šodien stāstīsim šajā Korali klubu biznesā, sākumā arī es personīgi nācu tikai reāli uz veselību, vēlējos uzlabot savu veselību, bet beigās sāku saprast, ir arī šīs biznesa iespējas. Un vienkārši arī fantastiski ir tas, ka šajā biznesā tu vari strādāt no jebkuras pasaules malas, un tev reāli ir nepieciešams tikai telefons un internets, un savu biznesu attīstīt starptautiski, jo par šo kompāniju mēs arī pastāstīsim, kas viņi vispār tādi ir, cik viņi jau ilgi ir pasaules tirgu. Un jā, tā kā, un lūdzu sākšu ar pirmo slaidu, vispār kas ir šajā prezentācijā tu uzzinās, kas vispār ir šis Korali klubs, par kādu, jo tā ir wellness industrija un ar fantastiski ļoti daudziem produktiem. Zanīt, es lūdzu palūkšu uzlikt pirmo slaidiņu, nākamo. Mazlietiņās, nekas tūlītās būs. Lūk, un es pats, kā jau teicu, šajā klubā nonācu dēļ veselības un tādā veidā arī uzlabojot savu veselību, savu ģimenes veselību. Un, lūk, šeit ir arī šie Korali klubu produktu virzieni. Tas, man liekas, ir ļoti fantastiski, un kā pirmais ir šis bioloģiski pieejamais ūdens. Par ūdeni mēs vienmēr ļoti daudz runājam, un Korali klubu atšķirās ar šo ūdens kvalitāti, šies Korali Mine. Daudz iespējams par viņu ir dzirdējuši, bet atšķirība ir tā, ka īstenībā tas pats stāsts par Korali Mine ūdeni ir pats iesākums, jo misija Korali klubā ir hydrate the world. Tas nozīmē padzirdīt pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu šī iespēja lietot šo dzīvo ūdeni. Jo iespējams, tu teiksi, es lietoju akas ūdeni, es pērku veikalā ūdeni, man mājās ir fantastiski filtri, un man liekas, ka tas ir ļoti labi. Jā, filtri ir ok, bet tomēr ūdenim ir jābūt dažādām īpašībām, un tas viens no tiem ir, lai būtu bioloģiski pieejams, lai viņam ir jābūt negatīvi lādētam, un to paveic šis Korali Mine ūdeni. Viņam ir šie mikro-makro elementi iekšā, un viņš pārvērš to ūdeni tādu, lai mūsu organisms, lai mūsu šūnas saņemtu tieši tādu, kādu viņam ir nepieciešama. Un tāpēc pats aizsākums vispār tas bija pats viens no pirmajiem produktiem Korali klubā, tieši šis Korali Mine ūdens, kas nāk no Japānas, no Okinavas salas, no okeāna dziļumiem, un šis samaltais koralītis. Kā nākamais ir šie detoks produkti, attīrīšanās komplekti, ko arī daudz, šie produktu klāsts ir ļoti liels, bet ir šīs gatavās pakas, kas no ārstiem, no zinātniekiem arī daudzu gadu laikā tika izgudroti kopā, salikti tā, lai viens otru papildina, un šie detoks produkti visi ir arī dabas vielas, tādā veidā atbalstot mūsu organismu. Un viņas ir arī ērti lietojamas. Tur viss ir smuki pakās salikts, ir arī bukletiņš, kā lietot, un, protams, mums arī tad katram ir savs konsultants, kas pie pirmās reizes palīdz, pastāsta, tā kā šie detoks produkti. Un fantastiski ir šis
kolēģi klubā man patīk šī veselības koncepcija, kad mēs sākam ar soli 1, 2, 3, 4, 5. Un šeit viss ir šī paku sistēma. Tā kā ļoti, ļoti fantastiski arī šis ūdens tiek vienmēr, gan arī visās pakās vienmēr ir arī šis ūdens iekšā, jo bez ūdens nenotiek organismā attīrīšana un šie procesi. Un kā nākamais, trešais ir šis šūnu uzturs. Kolēģi klubā arī ir par šūnu uzturu, protams, padomāt. Sākumā tiek organisms attīrīts, pēc tam ir nepieciešams šis šūnu uzturs, šie Daily Delicious kokteļi, arī šie batoniņi, tā kā ātrās maltītes, un tādā veidā arī organisms saņem to, kas viņam ir nepieciešams bez jebkādām piedevām, tā kā viss ir arī ļoti dabisks organisms, lai mūsu organisms to atpazītu, lai saņemtu šīs vitamīnus, minerālu vielas. Šajā Daily Delicious kokteilī arī ir kolagēns iekšā, tā kā par visu ir parūpēts. Nākamais ir 4. organisma aizsardzība. Tāpatās arī mums ir organisms jāpalīdz viņu aizsardzībai no stresa, no ārējās vides, jo katru dienu tomēr arī no ārējās vides šie radikāļi aizsargāt organismu šīs šūnas, un par to arī ir padomāts un parūpēts. Nākamais mums ir kosmētika, premium klases līniju produkti, šis privileģī līnija klasa anti-age, arī ļoti no kafijas pupiņām, tā, lai arī mūsu āda, seja, lai sievietes un arī ne tikai vīrieši varētu parūpēties par ārējo izskatu, ne tikai no iekšienes sākumā mēs organismu attīram, bet arī no ārienes, lai pabarotu un dotu mūsu ādai nepieciešamo arī pēc jaunākās tehnoloģijas šie produkti tiek izgatavoti. Nu, lūk, un nākamais ir ekomājas produkti. Protams, mums ir jāparūpējās arī ne tikai no iekšienes, bet arī no ārienes. Šeit ir trauku mazgājumie līdzekļi, veļas pulveri, jo par to arī ir jāpadomā. It sevišķi ir kaut kādas cilvēki tādas alerģiskas reakcijas, protams, un tad arī tiek izvēlēts tomēr kaut kā dabīgi jāpadomā, ar ko mēs mazgājam drēbes mājai. Tā kā arī par šo arī ir padomāts. Un īstenībā šajā online shopa veikalā var iegādāties principā visu, kas ir organismam nepieciešams, sākot ar šo ūdeni, ar šo attīrīšanās produktiem, šūnu uzturu, organisma aizsardzību, kosmētiku un ekomājas produkti. Un pašās beigās, man liekas, tas ir arī wow, dabīgā mājas aptieciņa, jo man arī mājās ir vienmēr šī dabīgā mājas aptieciņu produkti. Viņi ir ļoti daudz, bet tāpēc ir mums konsultants, kam mēs jautājam par šiem dabīgiem mājas aptieciņā. Šīs dabīgās ļoti spēcīgās dabas vielas, antibiotikas pie dažādiem dzīves gadījumiem, vai tas ir klepus, gripa, temperatūra, vai saaugstēšanās, vai arī kaut kādi nobrāzumi. Tā kā mums ir vienkārši fantastiski šie produkti, kā organismam palīdzēt arī maziem bērniņiem, ne tikai pieaugušajiem, un ir šīs bērnu attīrīšanās programmas, arī ko bērni lieto, un tā kā vienkārši, daudz ir šie produktiņi, šīs iespējas, kā kombinēt, un man mājās pašai jau vairāk kādas 3-4 gadus vispār, paldies Dievam, nav bijuši nepieciešams aptiekā pirkt antibiotikas, jo šeit pēc šīs veselības koncepcijas mēs stiprinam savu veselību, savu imunitāti un palīdzam vispār organismam tā kā atbrīvoties no tā, kas viņam ir nepieciešams. Nu, lūk, īsumā tie bija tie Coral Club produkta virzieni, tā kā došu vārdu tagad Rolandai Gasjūnei. Un Rolandiņa mums pastāstīs par Coral Club priekšrocībām. Lūdzu, Rolandiņa, vārds tev. Jā, paldies. Paldies. Tātad es pastāstīšu, var uzlikt jau slaidiņu. Es pastāstīšu par šīm te priekšrocībām, galvenajām priekšrocībām, kādas tad ir, ja mēs esam šajā Coral Club biznesā. Tātad, pirmais, kas būtu svarīgi jāzina, tas ir, ka Coral Club pastāv vairāk kā 20 gadus pasaules tirgu.
Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti tāds stabils un labs rādītājs tam, ka kompānija ir stabila, ņemot vērā, ka šajā laika periodā ir bijuši ļoti daudz dažādas krīzes, un kompānija viņas veiksmīgi ir arī, kā es saku, pārcietusi, izdzīvojusi, un tāds interesants fakts, ka pēdējo gadu laikā arī, kad bija šī te pandēmijas laiks un viss, kas šobrīd notiek pasaulē, tad, jā, daudziem liekas varbūt tās, kad te ir kritums, bet te bija arī liels kāpums vispār apgrozījuma ziņā. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs, tas ir, ka ir atvērti ofisi 42 pasaules valstīs, un kopā ir 385 ofisi visā pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs varam šo te savu biznesu veidot starptautisku par šīm te 42 pasaules valstīm, un produktu piegādā uz 189 valstīm. Kas te ir? Kaut kas čārkst mikrofonam. Tā, nākamais slaids. Nākamās priekšrocības ir, ka Coral kompānija ir 11 šīs te ražotāju valstis, un ir šie te 2 ražošanas veidi. Kompānijai ir pašai sava ražotne ASV, kur pati saražo šos te savus zīmolus, un ir arī produkcijas uz līguma pamata, kuras ražo Francijā, Kanādā, Japānā, Vācijā, Norvēģijā, Taivānā, Dienvidu Korejā, Armēnijā, Nīderlandē. Bija produktiņi arī Krievijā, tagad tie ir izņemti ārā no apgrozījuma. Tā, nākamais slaidiņš. Ļoti svarīgi ir, ka visa šī produkcija ir certificēta un ļoti augstas, pēc ļoti augsta standarta. Tā, Ditiņa, izslēgs mikrofonu. Okay. Jā, ir pēc ļoti augsta standarta šiem te, kā lai saka, izsitos no līdzsvara. Ir ļoti daudz šie te augstākās kvalitātes certifikāti. Viens no tādiem rādītājiem, ka šis te GMP certifikāts. Tas nozīmē, ka produkcija ir visaugstākajā kvalitātes līmenī. To arī mēs varam just pēc produkcijas. Produkcija ir ražota maksimāli bioloģiski pieejamā formā un bez dažādiem šiem te pieaukumiem, maksimāli dabīga. To mēs arī jūtam pēc produkta. Jā. To mēs jūtam arī pēc produkta, jo tāds noslēpums, daudzi varbūt arī nezina, ka daudziem aptiekas vitamīniem, uzturbagātinātājiem nav pat šis GMP certifikāts, un plus mēs dabonam maksimāli augstas kvalitātes produkti par iespējami zemāko cenu. Daudz teiks, jā, es varu dabūt to pašu lētāk kaut kur tur, bet jūs nedabūsiet to pašu. Jūs pat visticamāk ne tuvu dabūsiet tai kvalitātei, kāda ir te, jo citur visur būs klāta dažādi glukozes, fruktozes, būs vēl dažādi piejaukumi, krāstvielas, un tas pasliktinās arī šī te produkta tā kā, pieejamību organismā. Atļaus man lūdzu? Uzliekam nākamo slaidu. Tātad jāsaprot, ka šie produkti nesatur šo te GMO, dažādus hormonus, glutēnu, konservantus, pesticīdus un gerbicīdus, šos te garšas pastiprinātājus, ko es jau runāju iepriekš, ka ļoti daudziem vitamīniem viņi it kā skaitās augstas klases, bet viņiem klāt vienmēr būs kaut kas, vai nu šī te fruktoze, vai nu glikoze, vai kaut kādi biezinātāji, un tad sanāk, ka mēs to labumu no tā vitamīna
saņemam mazāk. Ja tur ir glukos vai fruktos, tad mēs sanāk, ka mēs saņemam vairāk kaut kādus šos te cukurus, kas mums īsti nav vajadzīgi organismā, un maksimāli maz šos te vitamīnus. Plus vēl tas arī var apgrūtināt šī te vitamīnu uzsūkšanos spēju. Netiek lietot arī šie te mākslīgie aromatizatori un šie te falāti. Vēl, kas ir ļoti, ļoti tāda liela priekšrocība, manuprāt, tas ir, ka šis bizness ir mantojams. Šis ir mantojams. Viņu var nodot arī mantojumā. Un šīs te galvenais ir šis te produkta pieejamība visā pasaulē un augstā kvalitāte. Tā, manuprāt, tas arī man ir viss. Vēl viens varbūt ir slaidiņš. Nē, tas arī man viss. Paldies, Rolandiņ. Tālāk vārdu. Jā, paldies, Rolandiņ, ka tu pastāstīji tieši kādas, jo man personīgi arī tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tas būtu bez kaut kādiem konservantiem, bez kaut kādām piedevām, jo es jau vēlos uzlabot, es jau vēlos gan sev, gan savai ģimenei, arī pārējiem cilvēki, kas ir vēlās uzlabot šo veselību, lai tie produkti ir droši. Šie ekstrakti, kas arī ļoti daudzi produkti tiek vākti, šie ekstrakti no daudzām dažādām pasaules valstīm, citi produktu laikā pat ir 15 gadi nepieciešami, lai viņu izveidotu tieši tādu, lai būtu šī efektivitāte un tas ir, man liekas, tas bija mans pats galvenais, lai būtu šie dabīgie ekstrakti. Nu, lūk, tālāk es došu vārdu Ditai Pudņikai, un viņa pastāstīs šīs atšķirības, jo ir mīti par, ko tur viņi tur atkal to tīkla mārketingu, bet kur ir tā atšķirība, kādas tad ir tās atšķirības piramīdu un līniju veida biznesā? Lūdzu, Ditiņ, vārds tev. Paldies, Dacīt! Tātad, ja mēs runājam par veselību un šiem produktiem, ar kuriem es strādāju, tad kompānijā esmu mazliet vairāk par gadu. Taču sākumā uz šo visu skatījos diezgan skeptiski, kā jau lielākā daļa. Pašai ir savs bizness skaistumkopšanas jomā, taču tas nemaz nav viegli, tas ir īstenībā diezgan grūti. Kā arī es zinu, ko nozīmē algots darbs, jo es esmu arī strādājis algotā darbā. Bet papētot sīkāk šo mārketinga plānu, es sapratu, ka šeit ir ļoti daudz priekšrocību un ieraudzīju tādu kā savu nākotnes vīziju. Un es jums pastāstīšu par šīm priekšrocībām. Tātad līnija veida biznes, jeb tradicionālais biznes, jebkuru biznesu veidojot, ir jābūt idejai par produktu vai pakalpojumu. Ko tad mēs attīstīsim šodienas tirgū, jo tas arī nemaz nav tik viegli, kā arī ir vajadzīgs biznesa plāns, ko virzīsim un kā mēs attīstīsimies tālāk. Taču partnerattiecību biznesā mums jau ir gatava ideja, ir izstrādāts mārketinga plāns, ir gatava visa produkta virzība un loģistika ir visa sakārtota. Un atgriežoties pie līniju veida biznesa, tad tradicionālā biznesā ir vajadzīgas investīcijas, produktu iegāde, ražošana. Jāpiedomā noteikti arī pie produkta vizuālā izskata, lai viņu varētu palaist šajā tirgu, reklāmu un tā tālāk. Taču partnerattiecību biznesā tas viss jau ir izdarīts. Mums jau ir gatavi produkti, kurus mēs varam jau virzīt tālāk, un tie ir tik tiešām fantastiski. Runājot par infrastruktūru, tad veidojot savu biznesu, ir vajadzīgas telpas, biroji, studijas, noliktavas, kur tad mēs ražosim šo produktu vai sniegsim šo savu pakalpojumu. Tad šeit partnerattiecību biznesā tas viss jau ir gatavs. Kompānija visu to nodrošina. Mums šeit Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī ārpus Latvijas robežām, mums ir biroji, kur ir iespēja bez maksas attīstīt savu biznesu, aicinot savus cilvēkus, savus jaunos partnerus un apmācot viņus, kā arī sniedzot savas zināšanas.
Tālāk grāmatvedība. Nu, es ļoti labi zinu, ko nozīmē grāmatvedība, un kad viss ir jāsaskaita un visam jābūt pareizi, tad līnija veida biznesā tā ir ļoti sarežģīta. Dažādi aprēķini, līgumu sastādīšana un tā tālāk. Vai arī, ja jūs to paši nevēlaties darīt, tad jums ir noteikti jāatrod kāds, kas jūsu vietā šo te darbu izdarīs, bet tie atkal ir lieli ieguldījumi. Taču šeit partneru attiecību biznesā viss jau ir izdarīts. Šeit tu tikai sarēķini savus nodokļus, kas tev valstī ir jāmaksā, un tu nevienam nesi neko parādā. Tālāk darbinieki. Par darbiniekiem līnija veida biznesā tas arī ir ļoti sarežģīti. Noteikti ir vajadzīga atlase, ir atkal vajadzīgi ieguldījumi, laiks, apmācības. Nu, jums noteikti šis te darbinieks ir jākontrolē, jāpārliecinās, vai viņš tik tiešām ir uzticams. Un šis te cilvēks nav garantija, ka šis cilvēks visu laiku paliks ar jums. Jo man ir arī pieredze bijusi, man mamma ir biznesa savs, un viņa arī ir pieņēmusi darbā cilvēku, darbinieku, ieguldījusi laiku, naudu, lai viņu apmācītu, un viņš pēc mēneša pasaka, nu, piedodiet, tas tomēr nav man. Tad savukārt partneru attiecību biznesā tev ir partneri, kuri tevi motivē. Mēs viens otru motivējam, un tas viss strādā pēc win-win principa, kā arī šeit mēs nesadalāmies tur augstām stāvoši vai zemāk stāvoši, mēs visi esam vienādi, mēs visi esam partneri, kuri paliek struktūrā kā partneri arī vienmēr. Tālāk personīgā izaugsme. Līnija veida biznesā, protams, kad tu ieguldies pats. Tu mācies pats, visu šo te laiku tu velti sev, tev nav neviens, kas tev pasaka priekšā, ko darīt, kā darīt. Ja tu vēlies attīstīt savu biznesu, tev viss ir jādara pašam. Savukārt partneru attiecību biznesā mums ir šis te mentors, kurš ir ieinteresēts tavā izaugsmē, un šis te atbalsts ir bijis vienmēr, kad ir labākie laiki, kad ir sliktāk, tev ir partneris, tavs mentors, kurš tev vienmēr atbalsta un virza tālāk, palīdz attīstīties. Tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk darba laiks. Lai tu attīstītu savu līniju veidu biznesu, tradicionālo biznesu, tev ir jāieguldās 24/7. Nu, tā ir. Reāli runājot, tā ir, jo ja tu vēlies šo te virzību palielināt tā, lai tas bizness tiešām attīstās, tu ieguldies viss. Un tavs darbinieks strādā tikai 8 stundas dienā pa 5 dienām nedēļā. Un tu viņam nevari prasīt, lai viņš tagad sestdienā, svētdienā, brīvdienā savā nāk un strādā. Taču partneru attiecību biznes ir pavisam savādāks, tev ir brīvs grafiks, tu pats plāno un strādā, kad vēlies, kā arī tu pats izvēlēs, cik tu daudz strādā, jo vairāk strādās, jo lielāk būs ienākumi, savukārt mazāk strādās, jā, nu tad tu pats vismaz izvērties tātad, cik tu tālu gribi iet. Tālāk darba vieta. Tradicionālajā biznesā tu esi piesaistīts kompānija un darbiniekiem. Tu nevari no mājām strādāt un domāt, ka tavs biznes tik tūlītās aizies vai kaut kur ceļot prom. Tad, kad tu uzsāc savu biznesu, tev visu laiku ir jābūt klāt, jābūt kopā ar saviem darbiniekiem, lai šī virzība būtu lielāka. Savukārt, partneru attiecību biznesā tu vari strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Tu vari gulēt pie jūras saulītē un tajā pašā laikā gūt savus pasīvos ienākumus. Nu, vai neskan lieliski? Man liekas, ka tas ir tāds sapņu darbs. Tālāk darba apvienošana. Uzsākot savu biznesu, tradicionālo biznesu,
Tu nevari, tev ir jābūt pilnvērtīgi, jāiegulda sevi, un tu nevari ņemt papildus kaut kādas nodarbes, ja tu vēlēsi attīstīt savu biznesu. Tev ir jābūt uz visiem 100% tajā visā iekšā. Savukārt partnerattiecību biznesā tu vari apvienot to ar algotu darbu un to paņemt kā papildus ienākumu avotu, kā arī ģimeni, piemēram, māmiņas, kas ir dekrētā un gribētu saņemt kaut kādu lielākus ienākumus. Un man šķiet, ka šī ir nenormāli forša iespēja. Kā arī, ja tu mācies, tu vari paralēli attīstīt savu biznesu un arī gūt šos pasīvos ienākumus. Tālāk, līnija veida biznesā, runājot par starptautisku biznesu, tas ir reāli skatoties, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo attīstot savu biznesu, tev noteikti ir jādomā plašāk, tev ir jāaiziet ārpus Latvijas robežām, ir jāsāk meklēt kaut kādas alternatīvas, starptautiskas alternatīvas. Tad šajā tirgu ieiet iekšā ir, teiksim tā, ļoti, ļoti grūti. Bet savukārt partnerattiecību biznesā ir ļoti vienkārši, jo tas jau ir iekšā šajā biznesa modelī. Tāpat kā Rolanda jau teica, mums ir ofisi starptautiski ārvalstīs, mums ir piegāde 189 valstīs. Tā kā mums jau visas iespējas ir, mēs varam meklēt savus partnerus ārvalstīs, un šī te piegāde, šie te produkti ir pieejami ļoti daudz valstīs. Tas arī ļoti, ļoti svarīgi, jo līnija veida biznesā tas tomēr ir sarežģīti, jo šodienas tirgus ir ļoti konkurētspējīgs. Tālāk runājot par riskiem. Tātad līnija veida biznesā riski. Līnija veida biznesā risks var būt ļoti augsts. Tātad, uzsākot savu biznesu, tev jau jārēķinās ar to, ka tev var būt ideja, laba ideja, produkts, tev patīk produkts, tad šajā tirgu viņš neaiziet, un šie te ienākumi, viņi nav. Jums ir darbinieki, jums ir noliktavas, telpu īres, jums viss jāmaksā, bet ienākumi nekādi nav, līdz ar to notiek šis te bankrots. Tāpat arī ir šī te konkurence, kura arī ir ļoti liela. Jums ir jāizveido kaut kas tāds unikāls, kas tiešām ieiet tajā tirgu, un tas ir atkal papildus laiks tam visam. Savukārt partnerattiecību biznesā, tīkla mārketingā riski vispār nav. Tev nevar izspiest no tirgus, jo šis bizness jau ir vairāk kā 20 gadus. Mums ir fantastiska veselības koncepcija, mums ir fantastiska paku sistēma, un produkti ir tiešām lieliski ar nenormāli foršiem rezultātiem. Tālāk līnija veida biznes, legāls, taču arī partnerattiecību biznes ir legāls, kuru regulē DSA, Direct Selling Association. Tātad, un runājot par šo te statistiku, es jums pastāstīšu par statistiku. 2022. gadā tīkla mārketinga kompānijas visā pasaulē nopelnīja 200 miljārdus. Nenormāli milzīgs cipars. Savukārt, runājot tieši par veselības jomu, tie bija 72 miljardi eiro. Tālāk ir kino industrija, kas ieņem 70, kas nopelnīja 26 miljārdus, atvainojos. Un mūzikas industrijā 7,7 miljārdi. Un tas nozīmē tikai to, ka 3x lielāku lomu pasaulē ieņem veselības industrija. Tas nozīmē, ka mūsdienās ļoti lielu lomu cilvēkiem visā pasaulē ieņem veselība. Tātad mūsu tas viss stāsts
ir tieši par šo, kad ar katru gadu šī statistika aug un cilvēki vēl vairāk pievēršas sev, savai veselībai, savam skaistumam. Un skatoties uz šiem datiem, tas man ļoti, ļoti iedvesmo un es saprotu to, ka es esmu īstajā vietā un daru to, ko es tik tiešām ļoti gribu, kas man patīk un esmu neatkarīga ne no viena. Paldies! Nu, paldies, Ditiņ. Ļoti, ļoti fantastiski tu parādīji šīs atšķirības starp tīkla mārketingu un vispār, kā vispār tas notiek, kur ir tās atšķirības, un tas man liekas personīgi wow. Es arī esmu īstajā vietā tieši wellness, veselība, kur cilvēki arvien vairāk aizdomājās, jo arī šajā biznesā, tieši Coral Club kompānijā, ir arī šis gatavais mārketinga plāns. Dita jau pieminēja, viss ir arī atkarīgs no mums pašiem, par ko izvēlēties. Tāpatās mēs nosakam savu darba laiku, to darba ilgumu, ja mēs esam šajā tīkla mārketingā. Mēs paši esam sev priekšnieki. Man liekas, tas ir tas, kas tieši arī mani uzrunāja, par cik es arī, man ir bērni mājās, un es varu to visu apvienot. To visu es varu apvienot pēc sava laika. Un tas ir arī fantastiski, tas, kad es esmu fantastiskā komandā starp šiem cilvēkiem. Mēs kopā strādājam, mēs kopā attīstamies un arī atkarīgs no šiem ienākumiem, cik mēs saņemam. Tas ir atkarīgs, jo vairāk tu strādās, jo tu vairāk ieguldīsi, jo arī tas cipars būs lielāks. Bet, protams, rodās tas jautājums ar vispār, ko sākt, kā es iegūšu vispār tos pirmos eirikus, kāda būs vispār, kā vispār rodās, kā tiek aprēķināts, un viss ir man patīk arī šajā kompānijā, ka viss ir godīgi, visiem ir vienādi. Tas ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs strādājam, kā mēs attīstamies, kā mēs augam gan privāti, gan biznesa jomā. Un tagad es došu vārdu Zanai Veismiņai, un viņa mums pastāstīs to īso mazo formuliņu, kā vispār aprēķina un kā mēs tiekam pie tiem pirmajiem 243 eiro vai arī tiem, ko sauc produkti bez maksas, jo man liekas, tas ir tas pirmais, ko cilvēks pastāsta kādam, un tad mēneša beigās apsalā. Wow, forši, man ir iespēja tagad sev atkal iegūt produktiņus bez maksas. It kā liekas, neko daudz nedarīja, bet tas prieciņš ir ļoti liels. Zanīt, vārds tev pastāst, lūdzu, kā vispār notiek šie aprēķini, kā ir iespēja iegūt šos 243 eiro. Lūdzu, vārds tev, Zani. Labdien! Es šodien pastāstīšu par naudu, kā mēs iegūstam šo produktu. Pirmos 243 eiro un mazliet ieskicējuši, kā mēs varam pelnīt arī vairāk un vairāk, kā jau mēs runājam, šajā biznesā nav griestu. Un, ejam pie nākamā slaida. Šeit mēs redzam, kā rodas apgrozījums. Un kā mēs teicam, mēs strādājam viegli, vienkārši pastāstot, stāstot savus rezultātus, savu draugu, ģimenes rezultātus. Un mums būtu jāpastāst aptuveni pirmajiem, teiksim tā, šeit ir formuliņa 792 punktiem, bet pirmos 100 eiro mēs, teiksim tā, varam nopelnīt iegūstot 500 eiro, tas būtu aptuveni pastāstot 7 cilvēkiem, bet tas, kāpēc ir 750, no 750 punktiem ir tā, ka mēs dabūnam vēl prēmiju par to, ka mēs esam jaunais direktors un saņēmuši sasnieguši šo punktu skaisti. Šeit ir aprēķināts tieši 11 cilvēkiem. Mēs izstāstam, kad, piemēram, lietojot Coral Detox, kas ir pirmā paka, ar ko mēs vispār sākam šo biznesu. Var, protams, arī sākt ar citu paku, bet Coral Detox ir tāda, teiksim, interesantākā tā paka pats sākums, iemācīties dzert ūdeni, sākt attīrīt ķermeņi no dažādiem toksīniem. Un plus, kā mums šajā te
šajā laikā, teiksim, lielākā daļa ir teiksim, kortizols, nervozitāte, nevaram gulēt, tur stress, un tad tā ir grifonija. Vienkārši fenomenāls produkts, nekur citur neesmu labāk atradusi, kas ir 12 šie punkti, un Coral Detoxam ir 60 punkti, un maksā 18 eiro un 89 eiro. Mēs pastāstam šo 11 cilvēkiem, 10, 11, un kopā, kas arī iegādājās. Ja mēs pērkam, tad varam arī nopirkt saviem ģimenes locekļiem. Mēs pasāstīšu personīgi, es šos pirmos 750, pirmos šo te naudiņu sāku pelnīt. Es vienkārši pastāstīju savai ģimenei. Man ir liela ģimene, jo es redzēju to iet no to labumu jau pirmajās nedēļās uzreiz uzsēdināju visus savus bērnus, vīru un arī pastāstīju mammai, tētim, brāļiem, kas bija ļoti interesēti, un līdz ar to pasūtot Coral Detoxu, ūdeni un grifoniju, es iegūšu šos 792 punktus. Es neatceros, vai tieši šos, bet kā tas viss rēķinās? 792 punkti, reiz 25%, tas ir reiz 0,25. Mēs iegūstam šos 198 eiro. Un plus par, ka mēs esam sasnieguši šo 750 punktus, mums kompānijā iedod prēmiju 45,45 eiro. Līdz ar to mēs esam pirmo naudiņu nopelnījuši, tie ir 243 eiro un 45 centi. Mēs viņus varam izlietot pērkot produkciju, tas līdz ar to viņš tāpēc saucās produkcija bez maksas, jo mums jau parasti ar šī detoks paka, es teiktu, tā ir mūsu ikdiena, tas vajadzētu, kas mums vajadzētu lietot ikdienā, gan man to bērni lieto, gan es lietoju, nu jā, kā jau Dacīte teica, šie produkti ir fenomenāli. Tas ir ūdens, un es esmu ļoti pārbaudījis šo ūdeni tādā ziņā, kad nav viņam, teiksim, nestāv neviens klāt. Un tā mēs iegūstam šos 243 eiro vienkārši pastāstot savai ģimenei, saviem draugiem, kolēģiem. Taču mums apkārt ir šie 10, 11, varbūt pat vairāk cilvēki, jo mums šo formulu jūs redziet, jo mums, teiksim, aug tas apgrozījums, jo tā naudiņa arī ir lielāka. Un šī prēmija nāk, ir vienreizēji tieši pie, nevis vienreizēji katru mēnesi, ja mēs sasniedzam 750 punktu. Tā kā, un tālāk, piemēram, ir, ja mēs gribam arī attīrīties, tad ir dažādas pakas sistēmas, ir parašīls, kuram ir 55 punkti, ko es vēl te pierakstīju. Ir tievēšanas programmas, piemēram, citi nāk uz tievēšanas programmām, kas ir ļoti aktuāli. Es neteiktu, ka tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Sievietes varbūt vairāk, kur ir 48 punkti, plus pieliekam ūdeni, atkal jau punkti ir vairāk. Un tā mēs varam veidot to savu draugu loku apkārt, un mums šie punkti krājās un krājās. Lai mēs bišķiņi ieskacējuši arī tālāk, kad šajā kompānijā nav griestu, tad direktors ir pirmais 500 punkts, tālāk jau ir sudraba direktors 1600 punkts, un pretī, kur ir apmēram tā naudiņa. Tas nav precīzi, bet apmēram, cik mēs varam nopelnīt tajā mēnesī. Vienkārši, ja mēs ejam tālāk, mēs veidojam, kad mēs esam pastāstījuši draugam, draugs atkal pastāst uz leju zem sevis, un tā mēs pelnām šos daudzos punktus. Nav tā, ka mums ir ko tad tas arī nozīmē šis tīkla veidā mārketings, kad mēs veidojam zem sevis tīklu. Kad es pastāstu savam draugam, draugs pastāst tālāk, un tā mēs veidojam.
Tur, protams, ir tā rēķināšana, kas ir zem mums bišķiņ savādāk. Tur nav tie vairs tie 25%, tur viņi samazinās, bet punktu skaits paliek mūsu kopējā apgrozījumā, un līdz ar to tur tās naudiņas, nav tieši tādas, kādas šeit, un viņas var atšķirties. Tā, tas būtu īsumā viss par naudiņu. Paldies! Paldies, Anī, tas ir fantastiski pastāstīji, jo tas ir tāpatās liekas, kur es tos cilvēkus, kam es stāstīšu. Man tas patīk salīdzināt ar to, ja tu kaut kur, vai es pieņemsim aizēju kaut kur garšīgi paēst uz kādu kafēnīcu, restorānu. Es jau arī, kad draudzeni satiek, es viņai stāstu, tur bija baigi forši garšīgi. Jebkādi tie piemēri, tu dalies vienkārši ar savu pieredzi, un šeit ir tieši tas pats. Ja tu sasniedz savus personīgos rezultātus, tu jau vēlies ar viņiem padalīties, jo jautā, kāpēc tu tik labi izskaties, kāpēc tev ir tik stipra imunitāte, ko tu tur tanī ūdens pudelē liec, kas tas ir par maisiņu? Un tā sarunas sākās, un tad cilvēki sāk klausīties un ieklausīties un domā, jā, tas rezonē ar mani, es gribu arī pamēģināt. Lūk, un šādi mēs viens otram pastāstam, un šādi veidojās šī struktūra, šis tīkls, un tā tas arī aiziet. Vienkārši šeit ir jābūt atvērtam, vēlies tu dalīties ar savām zināšanām. Lūk, un tas ir fantastiski, tā kā šai naudiņai nav robežas, un tas ir fantastiski. Un šeit es došu tālāk vārdu Agatai Sproģei. Viņa mums pastāstīs mazliet kā šī brīvība, kā biznesa galvenā vērtība. Lūdzu, Agatīt, vārds tev. Tā, mani var dzirdēt, ja? Tātad es šodien vairāk pastāstīšu par šo te brīvību un par to, kad mēs īstenībā visi tiecamies pēc šīs te brīvības dzīvē, un var uzlikt nākamo slaidiņu. Un, protams, kad galvenā mums ir šī te finansiālā brīvība, kuru mēs visi vēlamies, tad šeit ir šī te iespēja, kad no sākuma tā kā uzstrādājot, strādājot ar saviem šiem te partneriem, tad ar laiku mēs jau arī varam tā kā atļauties lielāku laika brīvību, šo te ceļošanu, un turpinot šo te biznesa plānu, kuru Zana arī rādīja, tad sasniedzot konkrēti 20,000 punktu apgrozījumu, tā kā es kopā ar savu šo te struktūru, kad es viņu izveidoju, tad ir vēl jānotur, protams, nevis jānotur, bet jāiet uz priekšu, lai mums ir vairāk nekā šie 20,000 punkti, tad kompānija dod šo te iespēju kā autobonus, vai tas var būt arī nekustamais īpašums, vai arī vienkārši kā naudiņu, kur tu saņem vēl papildus katru mēnesi. Un, protams, tas ir vēl bonusāks, tā ir mūsu domu brīvība, kad es pats pieņemu šos te lēmumus, skatos, uz kuru virzienu tā kā vairāk iet, attiecīgi, piemēram, kuram ir aktuālāk tieši par skaistumkopšanas līniju strādāt ar cilvēkiem, vai tieši ar detoks, tā kā kur ir tā niša, piemēram, vai nu es esmu kā fitness treneris, piemēram, tad es strādāju ar šiem cilvēkiem, kuri, piemēram, vēlas tieši notievēt, samazināt apkārtmērus, vai es strādāju ar kādu citu industriju, atkal, piemēram, kad ļoti daudziem ir problemātisks sejas ādas, vai šis te spektrs ir ļoti, ļoti liels, un šeit ir tā kā viss pieejams, jo man arī ir bijis tāda pieredze, kad es esmu meklējis dažādas alternatīvas, un tad ir tā, ka tu tā kā lasi no visādām citām kompānijām, lai kopā iegūtu šo te rezultātu, bet beigās ir tā, ka nav šī te koncepcija, bet kas man ļoti patīk, ka šeit ir šī te koncepcija, tā fokus pazuda. Un, protams, ka tā ir arī emocionālā brīvība, jo, tātad šis te papildus, varam sākt to kā papildus ienākumu,
un pēc tam jau, kad tu saproti, jā, kad tu vēlēs iet uz priekšu dzīvē, tad tev ir visas šīs te iespējas, jo, protams, kā jau mēs zinām, tad finanses arī atstāja iespaidu uz mūsu emocionālo stāvokli. Tā tas būtu par šo slaidu, tad var nākamo. Un šeit var redzēt to, ka tie ir reāli piemēri, kad tas nav kaut kur, nezinu, tālumā, ka tas nav reāli. Vispār tik pie šī te autobonus vai pie nekustamā īpašuma. Tad šeit var redzēt mūsu struktūras, mūsu komandas meistarus. Un tad šeit 3 cilvēki, konkrēti Velga, ir izvēlējusies mašīnu. Vinetai, manuprāt, bija jau 2 reizes autobonus. Un Jānis Dvēselīts, tā kā varam arī apskatīties, šie cilvēki visi ir reāli. Tas nav kaut kur, es nezinu, kur. Un Juris Sarjāga, viņš ir izvēlējies šo te nekustamo īpašumu, par cik arī viņam ir šīs te, viņš ir cilvēks ar īpašām nepieciešamībām. Tātad viņš ir ratiņkrēslā, viņam bija šī cerebrālā trieka, tā ka tas ir arī iespējams cilvēkam, kurš pats nespēja pārvietoties, un tu tāpat vari nodot šo te informāciju cilvēkiem un izdarīt lielas lietas, tā kā, ja to var, tad arī mēs to varam, vienkārši ir nepieciešama šī te vēlēšanās uz izaugsmi un darboties, un tā kā tas viss ir reāli iespējams. Un tad var arī nākamo slaidu. Jā, un tad mums arī bieži vien ir šie te pasākumi, kur mēs varam satikt šos te cilvēkus, mēs ar viņiem varam arī runāties, un tas nav tā, kad kāds šeit dalītu kādu pēc rangiem. Ir iespējams arī sazināties, un tā kā, jā, ir šie pasākumi arī, kur ir ļoti, ļoti vērtīgi gan par biznesu, gan par izaugsmu, gan par produktiem, un iespēja satikt līdzīgi domājoši sev cilvēks, kuri rūpējās par sevi un vēlas to darīt ar dabas vielām un uzlabot apkārtējo cilvēku dzīves līmeni un pacelt šo te dzīves kvalitāti pārējai sabiedrībai, un līdz ar to arī mēs iegūstam šo te atgrieznisko saitību naudiņu. Tas būtu no manis viss, varbūt, kad kāda vēlās papildināt šeit vēl. Jā, paldies, Agatīt. Jā, es vēlos tevi mazliet šeit papildināt. Mēs šajā prezentācijā redzējām tikai 4 cilvēkus, 3 mašīnas, un tas ir jau pirms 2 gadiem apmēram bija jau, kad Velga un pārējās meitenes un saņem šos bonus, bet pēc vispār visā pasaulē, pat cik koroļu klubs jau ir gan 189 valstīs, tie autobonusi, tie privātie īpašumi, viņi jau ir ļoti, ļoti daudz, viņi jau iet pāris simtiem, tagad konkrētus datus es jums nepateikšu, bet viņi ir jau ļoti daudz. Tepat šeit Vācijā pie manis ir ļoti daudz meistari, kuri jau ir saņēmuši šos autobonus, šos cilvēkus esmu satikusi, tā kā ir ļoti, ļoti daudz un šī izaugsme, viņa visu laiku iet uz augšu, viņa neapstājās, un šie griezti, kā jau mēs sapratām, kad viņi nav. Tā kā iespējas ir ļoti daudz. Nu, lūk, un pašās beigās es vēlos, kam tad vispār viņš būtu šis biznes, kas vispār, kurš cilvēks varētu sākt šo biznesu? Godīgi, jebkurš, tāpat kā es, tāpat kā pārējās meitenes no šodienas Zuma. Vienkārši mēs visi nācām uz veselību. Vienīgais, kas tev ir jāiegulda, ir tu ieguldi sevi. Tev nav jāiegulda nekādos produktos un tā tālāk. Tāpat šis
Biznes būs tev, ja tev patīk strādāt komandā, tu vēlies ceļot, tu vēlies savu sapņu dzīvi, tu vēlies vairāk pavadīt laiku ar ģimeni, vēlies darboties arī šī pozitīvajā komandā, izaugsmē. Ir arī dienas, kad ir savādāk, protams, bet mēs vienu otru atbilstam, palīdzam. Nu, lūk, tā kā iespējas ir, vajag būt atvērtam, saredzēt, un pats galvenais jau arī tu iedod jau ne tikai to finansiālo brīvību. Finanses ir forši, bet man liekas, tas pats galvenais tā sava iekšējā brīvība, pēc kā tu iespējams dziļi sen esi gribējis izjust to brīvību, tās iespējas vispār, ko dzīve dod un lielākus sapņus, nevis tikai pie tā mazumiņa pieturēties. Nu, lūk, tā kā kompānija ir fantastiska, jau viņa jau ir pierādījis, pat cik jau viņa ir jau vairāk, jau 24 vai 25 gadus pasaules tirgu. Tā kā ļoti spēcīga jau pasaulē. Tā kā, ja tev ir kādi jautājumi, droši sazināties ar mums, un mēs jums pastāstīsim tālāk. Es saku sirsnīgi paldies meitenēm par šo fantastisko prezentāciju, kad jūs bijāt šeit un kad dalījāties ar savām zināšanām. Un mēs tiekamies atkal citā reizē. Čau visiem!